Pēc spēles ar Šveici mēs sapratām to, ka vienmēr ir labi, ja var vismaz dažas dienas atpūsties un sagatavoties nākamajai spēlei. Ja rezultāti ir labi, tad tas ir daudz vieglāk. Tomēr mēs zaudējām un zinām, ka spēle ar Latvijas komandu nebūs nemaz tik viegla, jo arī Latvijas komanda ir ļoti spēcīga, laba komanda. Tā zaudējas mačā ar Fēru salām. Es pats šo maču noskatījos, redzēju, ka ar bumbu tika trāpīts pa vārtu stabiem, bija arī sitieni pa vārtiem, un es ceru, ka mums izdosies panākt ļoti labus rezultātus spēlē ar Latviju. Vai jūs jūtat spiedienu no faniem pēc netik veiksmīgām iepriekšējām spēlēm? Spiediens ir vienmēr. Spēlē pret Šveici mēs to ļoti izjutām, jo Šveices komanda ir ļoti stipra un ļoti labi nospēlēja šo maču. Diemžēl mēs zaudējām, rezultāts nebija tik labs, mūsu komanda pieļāva noteiktas kļūdas, un kļūdas bieži vien nozīmē to, ka pretinieks gūst vārtus. Tomēr man liekas, ka ir jāpaņem tas pozitīvais no šī mača, un runājot par spiedienu, to izjūt ikvienā spēlē, ikvienā mačā. Un mēs vienmēr tiecamies pēc uzvaras, tas ir neapšaubām. Mūsu komanda ļoti intensīvi gatavojusies, un mēs ceram, ka tam arī būs rezultāts. Ko jūs varat pateikt par Latvijas komandu pēc spēles, pēc mača ar Fēru salām? Spēlētāji. Latvijas komandai ir ļoti stipri aizsardzības spēlētāji. Viņi ļoti labi spēlē aizsardzībā. Viņiem ir ļoti pieredzējis vārtsargs. Komanda spēlē ļoti kompakti. Arī uzbrucēji ir ļoti spēcīgi. Gribu pieminēt spēlētāju Šabalu. Un kā komanda viņi tiešām ļoti labi spēlē. Szépen, Poleszár Gábor, Nemzeti Sport. Mit ér ez a játékos? Kā jums liekas, kā jūtas spēlētāji? Vai viņi ir vīlušies, vai viņos jūtat tādu pagurumu? Ziniet, jūs to pašu jautājumu varētu uzdot arī jebkuram citam tiesnesim. Pēc zaudējuma gan jebkuram citam trenerim, atvainojos. Pēc zaudējuma jebkurš sportists un tiesnesis ir vīlies, un ir svarīgi pēc šīs spēles mācīties no pozitīvā, no tā, kas izdevās labi, un nedomāt par pagātni. Bet tieši otrādi koncentrēties uz rītdienu un domāt par labāku rezultātu un, protams, darīt visu, lai uzvarētu. P. Fülöp Gábor, Kossuth Rádió. Kāda veida maču jūs sagaidāt rītdien? Ko jūs sagaidāt no Ungāriem, no savas komandas? I think both teams want to make it better from the result. Abas komandas ir apņēmības pilnas uzvarēt, un spēle gaidāma ļoti intensīva. Es domāju, ka aizsardzība būs ļoti kompakta. Noteikti pretinieka komanda mēģinās īstenot ofensīvu un radīs daudz vārtu gūšanas iespēju. Un mums būs ļoti jāuzmanās no pretuzbrukuma. Kira and Juhas has retired after the championships. How does have affected the team, the matches? Priekšējiem spēlētājiem, Kirai un Juhneši. Pēdējā spēlē viņi nospēlēja labi visās pozīcijās, tomēr mums ir jādomā par nākotni un jādod iespēja arī jaunajiem spēlētājiem. Mūsu futbolistu rindās ir ļoti daudz jauno talantu, sevišķi U21 izlasē.